Sveiki, sveiki! Es šodien izstāstīšu, kā jūs varat uztaisīt 3 dažādu līmeņu kompostus. Farmstedā šī ir viena Roblox spēle, un es jums pateikšu, kā viņus var uztaisīt. Pirmā līmeņa kompostu jūs varat uztaisīt ar zāli, bet, lai sāktu veidot kompostu, jums vajag komposta veidotājus. Ja jūs nospiežat build, tad jūs varat nospiest shop, functional, un tagad jūs nospiežat komposta bin. Un tagad jūs nopērciet, cik jūs gribat, un tagad jūs varat viņu nolikt. Es tikai nolieku skaistumam, kā piemēru, jūs varat nolikt vairākus, vai 1 vai 3, vienalga. Bet tagad jūs viņus nolikuši, tad jūs varat savākt. Pirmās tieras kompostam jūs vajadzēs zāli. Lai zāli dabūtu, kur jau ir zāle, bet lai viņus dabūtu, jums vajadzēs sirpi. Es ieteiktu izmantot sudraba sirpi, es izmantošu, bet jums sākumā būs koka. Jūs varēsiet vicināt viņu, un tad jūs dabūsiet folige. Tās ir praktiski zāle, un es tagad savākšu 10 zāles, man šobrīd 3. Mazākais 10, var vairāk, var vākt, cik gribi, bet es savāktu, piemēram, 12. Jokpēc. Un tagad otrais resurss, kas mums ir vajadzīgs, ir sēnes. Lai uztaisītu kompostu otrās tieres, jums vajag vienu sēni, sarkano sēni vai zilo sēni. Es pieņemsim sanākšu vienu sarkano sēni, es pieņemsim vākšu, tev vajag vienu veidu 10 sēnes. Tas nozīmē, man ir viena sarkanā sēne, es nevākšu zilās, es šoreiz vākšu sarkanās, es jums parādīšu ar abiem veidiem, tāpēc savākšu arī varbūt zilās. Un man jau ir 3 zilās un 2 sarkanās, man vajadzēs 10, es to savākšu, čik. Un tagad tu būsi visas 10 savācis, tad tu varēsi vienu lietiņu izdarīt. Tagad es savākšu līdz galam. Sarkanā, zilā, un tagad tu būsi savācis, tu varēsi doties uz nākamo soli. Tagad man ir 7 sarkanās un 8 zilās, vēl viena zilā, un tagad vēl 3 sarkanās, 8 sarkanās, un man vajadzēs vēl vienu sarkano. Man ļoti neveicis ar atrašanu šobrīd, kur ir vēl viena. Un kur tur pēdējā. Man ir 10 un 10. Tagad ar tām sēnēm es varu viņas pārveidot par otrās tieres kompostu. Bet kā es varu dabūt vēl sēnes, vēl viens veids, es pēc trešās tieres kompostu pasašu tūlīt. Kā jūs varat vēl dabūt sēnes? Jūs varat izaudzēt sēnes tādās traukos. Kā jūs viņus varat dabūt? Jūs varat nospiest build, nospiest shop, un tagad nospiest functional, un tad jūs atrodiet, atradīšu arī pats. Jūs atrodiet, kā viņu sauca, mushroom box, un tagad jūs nospērciet, cik jūs gribat, pieņemsim 5 vai 6, vai cik jūs gribat. Piemēram, es nopirkšu pēc vienu, un tad jūs variet viņu nolikt, un katras 30 minūtes tur izaugs 5 kāda veida sēnes, piemēram, zilās, sarkanās vai violetās. Violetās ir vislabākās sēņu veids, un es, piemēram, man vajadzēs violetās priekš pēdējā komposta. Es nolikšu to šeit, un tagad jūs varat savākt vielto. Redzi, ka kur man izauguši vieltās, un šeit vācās pa 5. Viņas sāc pie 2 piecinieks, un tagad man ir 10. Un tagad es jums pasāšu pēdējos. Un tagad, kad jūs nolikuši savus kompostraukus, jūs varat ielikt to lietiņas kompostraukos. Es paņemšu 12 zāli rokā, un tagad es 10 ielikšu šī traukā. Un pēc 2 minūtēm tas pārēdosies par kompostu. Tad es varu paņemt zilās sēnes, ielikt pārēdosies par otrās tieres kompostu, un sarkanās sēnes arī par otrās tieres kompostu, sarkanās un zilās par otrās tieres kompostu, zāli par pirmās tieres kompostu, un violetās sēnes par trešās tieres kompostu. Violetās sēnes ir visretākās, tāpēc es dabā viņas nemeklēju, kāpēc es viņas neatradīšu, un viss šis veidosies 2 minūtes, lai es negribu tā kā gaidīt, man te jau ir gatavi komplekti, tad pirmās tieres komposts izskatīsies šādi no zāles, šitas pārveidosies par šitādu,
Es viņu tagad savākšu un es dabūnu no 10 pirmās tieras, no zāles 10, es dabūnu 15 kompostu pirmās tieras. Un šis komposts aug, viņš paliek uz lauciņa 4 stundas, un viņš 1,2x, 1,2,5x ātrumu ātrāk augi. Tas nozīmē, ja es viņu uzliktu uz kaut kādu augu, viņš augtu 1,2, nu es nevaru izteikt, bet tik reizes ātrāk jūs varat redzēt 1,25x, un tagad viņš paliks tur 4 stundas uz tās zemes. Un tad otrās tieras komposts, es viņu savākšu, tad dod 1,5x augšanas ātrumu un 12 stundas krietni labāk, un trešās pēdējās tieras komposts arī 15 dabūn. Vienu dienu viņš tur stāvēs nevis 12 stundas un 2x ātrums. Šis ir vislabākais. To arī kompostu vari nopirkt pie ciematnieka. Uz ciematu var doties un tu tur vari nopirkt arī kompostu. Tūlīt aiziešu. Un parādīšu, ka šeit jūs varat nospiest I want to buy something, un tagad rekur jūs varat nopirkt pirmās un otrās tieras kompostu par naudu, bet trešās tieras kompostu jūs nevarat nopirkt, tāpēc to jums jāuztaisa pašiem. Vēl tās cenas arī ir visrētākās, tāpēc kaut kā tā, un šim video būs pietiks. Es došos mājās un tūlīt beigšu video. Kā jūs teicu, komposts ir ļoti noderīgi augiem. Kompostu jūs varat arī pārdot un kaut kā tā. Nu, laikam, atā.